Ja man šķita līdz šim pat mirklim, ka Namiņa stāsts ar rokas traumu izbeigsies, gan virtuāli, gan arī fiziski, tad laikam ejot, dienām ejot, es sapratu, ka, nē, tik vienkārši nebūs, tik vienkārši to nevar tā izbeigt. Jo tam līdzi nāk tāds ļoti, ļoti skaists stāsts, kuru es līdz šim esmu stāstījusi gan fiziskajā dzīvē, gan arī šeit virtuālajā pasaulē. Mēnesis kopš rokas traumas. Es esmu varējusi un man ir atļauts noņemt ģipšu lanžeti un lēnām kustināt roku, ievērojot visus ergoterapeitu norādījumus. Protams, ka man jau nav miers, jo manas dvēseles stāvoklis ir tāds, ka tā ir nepieciešams radošs izpausmes. Un tad lēnā garā ievērojot visas ārstu norādījumus un gal galā ieklausoties savā ķermenī un sajūtot savas varu nevaru sajūtas, es lēnā garā darbojos. Šoreiz tas mans izaicinājums ir ārdurvis. Man ārdurvis ir jāizveido tādas, lai viņas pildītu aizsargvēju funkciju un nelaist iekšā augsteni. Es, protams, to nekad neesmu darījusi, bet man ir idejas, kā to izdarīt. Un tāpēc tā mana doma un sajūta ir tāda, ka es ķeršos klāt, beidzot ārdurvīm, jo rudens nāk, un mēģināšu radīt to savu domu un to savu redzējumu vai ideju fiziskajā realitātē. Skaidrs, ka man nāk palīgā
mans tētis. Tādos darbījumos, kurus es vēl nevaru piepacelt, pieskrūvēt, atmest. Tur, kur ir vajadzīgs savu roku spēks. Man ir palikuši pāri no iepriekšējiem gadiem dažādas krāsas, lineļas beice un lineļas pērnices beice, un es domāju, ka es viņas visas sajaukšu kopā un mēģināšu saprast, kādu tonu tad es iegūšu, un mēģināšu ar šo beici nobeicēt sijas. Man vienkārši gribās, lai sijas ir tumšas, un tad attiecīgi viņas varētu ļoti skaisti kontrastēt uz baltiem griestiem. Skatīsimies, kā man ies. Pāri pelēkais tonis, tāds tonis, kādā krāsā ir sijas, un skaidrs, ka man ir jāriskē un tā krāsa kaut kur jāliek. Un es izdomāju, kāpēc ar šo te virtuves stūri nevarētu nokrāsot to pelēkā krāsā. Tādējādi šis pelēkais tonis kontrastēs labi ar sijām un varbūt pat arī ar durvīm. Tad redzēs. Ja man nepatiks, tāpēc es sākšu arī no apakšas, jo šeit būs virtuves lete, un ja man nepatiks, tad tā pelēkā krāsa paliks apakšā, tur, kur viņi nevarēs redzēt. Bet mēs mēģināsim, skatīsimies, kas tur sanāks. Ik vakar sagājot gar jūru, jūra parasti man sagaida ar kādu savu dārgumu. Tie ir dažādi izskavoti kociņi, dēlīši, piemēram, šāds. It kā necils, it kā nesmuks, it kā nokrāsots no abām pusēm ar rūsēnām naglām, bet interjerā tas iedod tādu dzīvīgumu un īstumu un patīsumu sajūtu. Jo dzīve jau arī ir tāda. Dzīve nekad nav perfekta, noslīpēta, skaista, balta, tīra. Dzīve ir gluži kā šis te dēlītis. Šodien viņa var būt gaiši zilā tonī, nākamajā jau viņa var būt melna. Un tam melnumam pa starpu vēl ir dažādi sarūsējuši naglas, kas ir mūsu pārbaudījumi, pārdzīvojumi, jūšanās un tā tālāk. Un tas ir ļoti skaisti. Jo namiņu stāsts arī ir balstīts tādā pilnīgā neperfektumā un tādā pilnīgā vienkāršībā. Un tas man patīk, un noteikti tāpēc man arī izdodās, kad tur nekas nav taisns, tur nekas nav
precīzs. Un ik vakaru staigājot, jūra man iedod dažādus materiālus un kociņus, un es tos stiepju. Daži man ir sanācis stiept ļoti tālu, bet tas ir to vērts. Un patiesībā paralēli Namiņa stāstam man noris un notiek arī jūras stāsts. Un es esmu nodēvējusi visus šos te jūras iedotos dārgumus par jūrdodi. Un tāpēc Namiņā tiks izmantotas jūrdoda interjeru lietiņas. Un es domāju, ka es jums viņus arī varbūt atsevišķos video stāstos arī parādīšu, kā un kur es izmantošu, piemēram, šādu dēli un kā viņš izskatīsies fiziskajā realitātē. Laikam mazliet aizstrādājies, ir jau vakars un ir satumcis, un es beidzu durvju aplodiņus veidot. Man šeit tas sanāca labi. Que cuiden la tierra, mujeres que nutren las plantas, niños que escuchan atento a la voz de su abuelo, niños que escuchan atento a la historia de su abuelo. Y ahí apareces tú con tu ser.